reizes biežāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Bērnu dārza vecuma bērni Latvijā vairāk nekā citvieta Eiropā tiek sakropļoti avārijās, noslīkst, aplaucējas vai saindējas. Tas, ko mēs konstatējām, ir, ka pastāv korelācijas starp bērnu mirstību un tādiem rādītājiem kā iekšzemes koprodukts, bezdarbs, veselības budžets. Valsts pētījuma programmā uzmanību pievērs arī bērnu mirstībai pilsētās un rajonos. Vissliktākā situācija ir Jelgavas, Saldus, Balvu rajonā un Liepājā, vislabākā Rēzeknes, Rīgas, Valkas un Tukuma rajonā. Taču izskaidrot, vai zīdaiņu mirstība saistīta arī ar vides piesārņojumu, slimnīcas attālumu vai nabadzību, ārsti nespēja. Ir vairāk rajonu, kuros ir mājsaimniecības ar zemākiem ienākumiem, kuros ir augstāka mirstība, bet statistiski ticams pierādījums mēs tam neguvām. Tā kā šī ir joma, kas ir jāpēta tālāk. Apzinoties, ka šī brīža budžeta žņaugos nekādu naudu papildus pasākumiem mediķi nedabūs, bērnu ārsti vienalga rakstīs rekomendācijas valdībai un kolēģiem, taču viņi vēršas arī pie tētiem un māmām, jo daudz ko var izdarīt katrs pats un tam naudu nevajag. Bērnu traumatismu var samazināt par 75% tikai ar vecāku līdzdalību vien, un tā jau ir milzīga rezerve. Un par to mums ir jādomā ikdienā. Lūk daži mediķu padomi ikvienam, kurš pazīst kādu bērnu. Visa veida tīrīšanas līdzekļus ieslēgt vai turēt visaugstākajā plauktā, neatstāt bērnu istabā vienu, ja vaļā ir loks. Piesprādzēt, braucot ar auto. Bez ķiveres neļaut braukt ne ar riteni, ne ar slēpēm. Bet runājot par zīdaiņu pēkšņās nāves sindromu, no kura Latvijā joprojām mirst pārāk daudz bērnu līdz gada vecumam, var mācīties no Amerikas. Tur pēc kampaņas, kuras laikā aicināja likt zīdainīšus gulēt uz muguras, mirstība no nosmakšanas samazinājās uz pusi. Viņi ir liekami gulēt atsevišķi, bērnam nav jāguļ kopā ar pieaugušo, sedziņai jābūt nostiprinātai tā, ka netraucē skābekļa piekļuvi, nav jāatrodas gultiņā lielām mantām. Bet arī Latvijas bērnu ārsti nav visspēcīgi. Viņi nevar pateikt, kā bērniem nodrošināt veselīgu uzturu, ja ģimenei, kurā bez darba palikuši abi vecāki, visu nedēļu jāiztiek ar makaroniem vai kartupeļiem. Ziņas no valdības mājas optimismu ārstu sejā nemēģina. Viņi gaidās nākamajos gados situācija drīzāk pasliktināsies, nevis uzlabosies. Aika Info, Latvijas televīzija.